Kādā no iepriekšējiem apērona ziņu sižetiem runājām par sociālās integrācijas valsts aģentūras administrētu projektu. Equal projekta ietvaros, gluži tāpat kā daudzos citos projektos, kur apraksti atrodam sociālās integrācijas valsts aģentūras mājaslapā, tika izstrādāts visdažādākās apmācību programmas gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan arī pedagogiem. Kā noskaidrojām, apmācību programmu izstrādē sociālās integrācijas valsts aģentūra saņem naudu no valsts. Tātad viens mērķis, bet vairāk finansētāji, kas visi rīkojas ar nodokļu maksātāju naudu. Tas galvenais jau ir tas laika ietilpība un vēlreiz atkārtoju, ka ja tā nelielā cilvēku grupa, kas mēs šeit strādājam, ja mēs izstrādātu, tad tas programmu izstrādāšanas laiks ar tiem finanšu līdzekļiem, kas nāk no valsts, būtu N gadus. Kā apgalvo Erdmanas kundze, galvenais iemesls, kādēļ apmācību programmas izstrādē nepieciešams tik daudz naudas, ir laika trūkums. To, kādēļ bija nepieciešams šīs idejas realizēt tik ātri, tā arī neizdevās noskaidrot. Ja jau valsts aģentūra tik labi iemanījusies apgūt Eiropas struktūra fondu finansējumu, iespējams, valsts finansējums šim likumdošanā noteiktajām aģentūras uzdevumam nemaz nav nepieciešams. Ne jau par velti tagad Eiropas Savienības struktūra fondu finansējums, tas ir tātad dažādu projektu ietvaros, un projektiem, kā mēs zinām, mēdz būt sākums un ir arī beigas. Ja tas ir tāds, it sevišķi nevalstiskās organizācijas jau ļoti labi to zina, ja? Un tā tad te ir tieši tas vadītāji, arī konkrēti Simpsons kundze, šīs te menedžmenta prasmes, piesaistīt šo te finansējumu, lai attīstītu un ieviestu šīs te jaunās programmas, kas ir pietiekoši tomēr finanšu ietilpīgas, un jāsaka tā, ka viņi jau šo te finansējumu no struktūra fondiem dabūja ne tikai no Labklājības ministrijas, bet arī no Izglītības un zinātnes ministrijas un no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tā tālāk. Tā kā cilvēks meklē, kādā veidā var tik tiešām savas iestādes kapacitāti pieaudzēt. Dūdiņkungs, mēģinot uz uzdoto jautājumu atbildēt iespējami gari, uzskaita sociālās integrācijas valsts aģentūras daudzos finansētājus un pastiprina bažas par to, ka līdzekļi netiek izmantot maksimāli efektīvi. Lai taptu skaidrāks, ko tad ietver daudzās izstrādātās apmācību programmas, vēlējāmies apskatīt projektu Equal atskaiti, kurā, spriežot pēc projektu uzdevumiem, būtu jābūt vismaz 4 izstrādātām programmām. Visa informācija ir mūsu aģentūras mājaslapā. Un plus materiāls kā tāds ar tiem var iepazīties mūsu aģentūras projektu nodaļā. Mājaslapā apmācību programmas neatradām. Kad ieradāmies norādīt aģentūras projektu nodaļā, kāda darbiniece ar mums vēlējās sarunāt, lai atbraucam citā dienā. Kā viņa pati teica, tā tīri cilvēcīgi. Mums apērons video komandai šķiet, ka tā tīri cilvēcīgi būtu, ja apmācību programmas, kas ir izstrādāts par mūsu, proti nodokļu maksātāju naudu, būtu brīvi pieejams, kā sākotnēji norādīja Erdmanas kundze. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai ir arī sava konsultatīvā padome. Jautājām, ar ko nodarbojas šī padome? Lūk, kādu atbildi saņēmām. Konsultatīvā padome principā vairākas reizes gadā izvērtē mūsu darbību. Savādi šķiet, ka padomes pārstāvi ir pašas aģentūras vadītāji. Veidojas visai mulsinoša situācija, proti cilvēkiem ir jāvērtē pašiem savs darbs. Vai tiešām šāda padoma uz aģentūras darbu spēj raudzīties objektīvāk nekā, ja padomē būtu paši cilvēkam piemīt invaliditāti? Man to grūti pateikt, jo jāsaka tā, tas ir mazliet ārpus manas kompetences jautājumiem, bet katrā ziņā jūsu priekšlikums ir vērā ņemams un šo informāciju nodošu atkal tālāk lemt tiesīgiem cilvēkiem, kā tik tiešām kā vērtīgi ieteikumu no lietotāju nevalstiskajām organizācijām. Savādi, ka visu šo laiku, kopš pastāv sociālās integrācijas valsts aģentūra, neviens no Labklājības ministrijas pārstāvjiem nav pamanījis būtiskas problēmas aģentūras darbībā. Tas liek mums uzdot jautājumu nevien par to, kur palikusi Equal projekta atskaite, bet arī par to, ar ko ikdienā nodarbojas ierēģi.